Vai esi domājis, kāpēc uzņēmumam jāmaksā nodoklis, ja tas gūst peļņu? Lūk, pāris lietas, kas tev būtu jāzina. Ar uzņēmumu ienākuma nodokli tiek aplikta uzņēmuma sadalītā peļņa, piemēram, izmaksātās dividendes vai izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, un izdevumi saistītām personām. Šo nodokli maksā Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kā arī ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā. Uzņēmuma ienākuma nodoklis ir jāmaksā 20% apmērā no sadalītās peļņas, ja līdzekļi tiek izņemti no uzņēmuma vai izmantot tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Savukārt, ja peļņa tiek reinvestēta, tad nodoklis nav jāmaksā. Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti valsts budžetā, lai finansētu izglītību, veselības aprūpi, drošību un citus sabiedrībai svarīgus pakalpojumus. Tāpēc atceries, godprātīga nodokļu nomaksa ir katra iedzīvotāja un uzņēmēja atbildība, kas veido pamatu spēcīgai valstī un sabiedrības labklājībai. Tavi nodokļi, tava atbildība.